Valsts aizsardzības dienests, jā vai nē? Šovasar valsts aizsardzības dienestu sāka vairāk nekā 750 jaunieši no visas Latvijas. Tas ir norīkots uz 3. kājnieku bataljonu. Bet vai tu zini, kāpēc? Latvijā valsts aizsardzības dienests tika ieviests pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Dienesta mērķis ir nodrošināt, lai Latvija sevi varētu aizsargāt nebaltās dienās. Kāda vecuma jauniešus iesauc šajā dienestā? Puišiem dienests ir obligāts gadu pēc 18. dzimšanas dienas vai izglītības pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadiem. Dienestam var brīvprātīgi pieteikties gan puiši, gan meitenes no 18 līdz 27 gadiem. Vai tiešām dienests ir obligāts visiem? Nē. Vispirms dienestā uzņem tos, kas ir pieteikušies brīvprātīgi, un tikai pēc tam nejauši izlozē pārējos, ņemot vērā dzīves vietu. Kādas ir dienesta iespējas? Dienests iedalās 3 dažādos veidos. Pirmais – 11 mēneši regulārajā dienestā vai zemesardzē. Otrais – 5 gadi zemesardzē ar noteiktu apmācību apjomu katru gadu. Trešais – augstskolu un koledžu studenti var iziet rezerves virsnieku programmu. Vai tu piekrīti valsts aizsardzības dienesta idejai? Raksti komentāros!